Čau, mans vārds ir Dāvis, un tu skaties Tehnoloģiju pēcpusdienu. Šodien apskatīsim Samsung Galaxy Alphu, kas tajā ir labs un kas tajā ir lieks. Šis telefons tirgū parādījās 2014. gada pēdējā ceturksnī. Šis telefons Samsungam iezīmēja jaunu dizaina līniju, kas būs labi atpazīstama Apple lietotājiem, jo tāpat kā 6. iPhone'am, arī šim telefonam ir metāla ietvers un 4,7 colu displejs. Līdzības ar to nebeidzas, jo abas iekārtas ir aprīkotas ar pirkstu nospiedumu sensoru, kas ir iebūvēts to home pogā. Samsung savu iekārtu ir izvēlējušies aprīkot ar 720 punktu HD izšķirtspējas displeju. Lai gan aparāts ir samērā neliels, tajā ir iebūvēta diezgan liela jauda – 2,4 kodola procesori un 2 GB RAMs. Kas attiecas uz citām featurām, ir jāatceras, ka šo telefonu ir ļoti spēcīgi ietekmējis tā biezums. Sāksim uzskatīt šos anoreksijas upurus ar telefonu kameru. Lai gan pēc visiem datiem spriežot, šī kamera ir tieši tāda pati, kāda ir izmantota tā lielajam brālim S5, tomēr šī kamera ir ļoti atkarīga no apgaismojuma. Neceriet uzņemt ļoti labas bildes pie ļoti zema apgaismojuma. Arī priekšējā kamera nav gluži tāda, kādu jūs to būtu gaidījuši, jo te ir ieliekts priekšējais stikls. Par plusu mēs noteikti varam uzskatīt to, ka jums nebūs jāizstiepja roka visā tās garumā, lai uzņemtu selfiju. No otras puses, tās ieliektā lēca nodrošinās to, ka dažreiz bildes kopā ar draugiem izskatīsies mazliet dīvaini. Vēl viens no upuriem ir radio. Jā, es zinu, esmu vecs un es vēl zinu, kas ir radio. Bet iedomāsimies situāciju. Tu ej pa ielu un ieliec jau austiņas, un tad saproti, ka vakar tu neesi ielicis mūziku telefonā. Ko tu dari? Tev paliek vecais labais radio. Bet šajā telefonā šāda funkcija fiziski nav iespējama. Šeit man ir jāatzīstās, jo ir dažas iekārtas, kurām ir fiziski iespējama radio funkcija. Taču, lai taupītu baterijas dzīvotspēju, jaunākajā Android versijā 5.0 šī funkcija ir softverā pilnībā nogriezta. Taču galvenais anoreksijas upuris ir šī tālruņa baterija, kur ir tikai 1860 mAh liela. Lielāks akumulators mēs varam redzēt 2. Galaxijā, kas ir tiešām vecs modelis. Mazais akumulators nozīmē, ka ilgstoši nevarēsiet spēlēt ne spēlītes, ne arī braukt ļoti garos pārgājienos, nenodrošinoties ar kādu citu uzlādes veidu. Taču, runājot ar cilvēku, kurš ikdienā lieto šo tālruni, viņa viedoklis bija, ka baterijas laiks ir pietiekams, jo jebkurš tālrunis dienas beigās tomēr būs jālāda. Summējot visu iepriekš teikto, tālrunis ir ļoti veiktspējīgs, un pateicoties tā kompaktiem dizainam, tas ieguls jebkurā rokā. Pēc šī brīža cenām tālrunis maksā aptuveni 500 eiro. Tas ir diezgan daudz, S5 maksā mazāk. Ja jūs izvēlat balstīsiet uz komfortu, lielisku dizainu, tad šis telefons ir paredzēts jums. Ja jūs vēlaties lielāku ekrānu, jaudīgāku tālruni, kurš nodrošinās visas tā funkcijas, varbūt tomēr izvēlēties S5. Čau! Paldies, ka skatījies! Neaizmirst ieliec laiku un abonē kanālu. Paldies visiem tiem, kuri jau ir abonējuši kanālu, un īpaši paldies tiem cilvēkiem, kas palīdz man veidot šos video un kuri atbalsta ar savām idejām. Jūs esat vienkārši awesome!